Laidīsiet man tai telpiņā. Super! Koncertā Juris nolūst pusdejā. Es vairs nezinu, kur lai acis liek. Dejotāji, kā sazērējušies, nestiep kājas, bet mēģinājumi bija tik labi. Tas vispār ir mans kolektīvs, kas tur dejo. Deju kolektīva vadītāji, tev kādreiz nācies saskarties ar šādām domām, šis video ir tieši tev. Dejotāji, pirms koncerta, faktiski pirms skatuves mēģinājumi ir jāiesilda. Mans vārds ir Tautiņš, es 10 gadus esmu strādājis ar jauniešu deju kolektīviem, kā pedagogs, kā deju kolektīva vadītājs, pats viņus iesildījis, un šajā video es dalos ar savu 20 minūšu treniņu stundu, kas paredzēta ir galvenokārt jauniešiem, bet absolūti izdarām arī vidējai paudzei. Savā ziņā ir tikai nočekot tempu, jā, lai nav par strāju, lai nav par daudz aktīvās daļas. Visu pārējo viņiem ir jāvar izdarīt, nekas tur tāds nav. Šajā treniņu stundā dejotājiem jāstāv šahā, kopā ir 14 kustības, sāk absolūti mierīgi, ar tādu stiepšanos, tad iedodam nedaudz no klasikas. Un ir aktīvā daļa, ieskaitot griezienus, arī lecieni, kāju metieni un stiepšanās un liekšanās. Ar šo pilnīgi pietiek, lai dejotājs būtu absolūti gatavs deju koncertam un skatuves mēģinājumam. Tas, ko es aicinu no tevis, apmaiņā pret manu pieredzi, iedomā pretī savu. Kaut vai nokomentēt, kas tev te patika vai nepatika, jā. Un uzspied uz laiku, uzspied uz subscribe, uzspied uz zvaniņu, lai jaunāki video, kad nāk, lai to arī viņi ierauga. Un ieliešu komentāru. Tālāk redzēs video, kurā es pats šīs kustības parādu un pats nokomentēju un arī parādu tekstā, kam jāpievērš uzmanība. Tā kā ceru, ka tas tev noderēs. Nu, tad es sveicināts deju pedagoga. Šeit tātad es komentēšu kustības un kam jāpievērš uzmanība. Tātad šo treniņu stundu mēs iesākām ar kājas pastiepšanu, bet pēda ir jāatlauž. Un te ir svarīgi izvērst abas pēdas, cik katram dejotājam gurni to ļauj izdarīt. Rokas var visu laiku turēt tikai otrajā pozīcijā. Bet kas jau tāda nedaudz advancētāk, jā, tad uz sānu tās rokas pacēt augšā trešajā, vai ir interesantāk. Dejotājiem bišķiņ sarežģītāk, tad rokas arī ātrāk iesildās. Un pirms mēs ejam pie pietupieniem, es parasti arī taisu lēnā tempā, tandu un vēlāk attīstu uz žetē kustības. Ja parasti tandu žetē izpilda un 1, un 2, un 3, tad šeit ir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, jā. Un šo treniņu stundu tātad mierīgi rodīt bez pavadījuma, jo diez vai kultūras namā, kur jūs iesildaties, jums koncertmetrs būs līdzi un būs tā vieta, kur to izdarīt. Tāpēc pašam jāskaita un jāstāv pretī un rādāt visu ar sākot ar kreiso kāju pretī stāvot, lai viņi var no jums kopēc pogulītī. Jā, un šī kustība, ko tu redzi, jā, tā tiek attīstīta, sākumā bija ar tandu, tad pēc tam aiziet uz žetē. Tādā veidā dejotāji diezgan ātri saprot, kas jādara un ar labāk viņus iesildīt, jo kustība ir grūtāka un sarežģītāka. Es izmantoju pātrinājumu, jā. Ja, teiksim, sākumā lēnāk ir, kamēr saprotat, kas jādara, tad pēc tam jau var saprast, kā to visu turpināt. Jā, ļoti svarīgi ir taisīt plijē un arī grand plijē, lai iesildītu tā saucamo dziļo muskulatūru. Un to nu gan nevajag izlaist nereizi. Ja ir maz laika, faktiski var sākt jau tikai ar šo pietupieniem, bet es nekad tā nedaru.
liek no sākuma tā kā bišķi pastiepties. Ar rokām to jūs paši skatāties, kā jūs viņus liekat viņiem izmantot, kustināt. Man patīk, ka rokas visu laiku strādā, ir aizņemts. Tad dejotājiem vairāk jādomā, kas priekš, kas jādara. Viņš vairāk ir, kā saka, spēlē. Un varbūt tik ļoti nepeld savās domās, domājot par ko vakarā skatīsies Netflixā vai kā pa skolu gājis. Tad būs šeit un tagad. Vislielākais efekts ir, ja to kustību pildot, dejotājs domā tikai par to kustību. Ja, konkrēti ir pietupieni, tad par kājām, par pēdām, par rokām. Lai viss būtu pēc iespējas precīzāk. Ja. Otrajā pozīcijā grand plie tupamies tikai tik zem, kamēr papēdis turās pie grīdas. Var arī līdz pat ar divām līdz pašai grīdai nobraukt, tas atkarīgs no dejotāja. Es pats tā nevaru izdarīt, bet ir daudz, kas to var. Jā. Un šo te pašu kombināciju mēs taisījām pa pirmo un pa otro, tagad varam taisīt pa 5. Te ir svarīgi visu laiku pēc relevēja savā kājas 5. pozīcijā, tajā 5. ko dejotājs vislabāk var noturēt, jo ne visi var uztaisīt 5. pozīciju, mani paši ieskaitot. Pēc katras no šīs kombinācijas, kurā ir mazie pietupieni un lielie, seko kāda liekšanās, stiepšanās. Jā. To liekšanos uz priekšu es parasti taisu dziļo izklupienu, bet viņu var atstāt kājas augšā un nemaz nešķilt uz leju. Šeit paliek, te paliek, un tā arī varētu palikt, pat nebraukt, vienkārši nolgties uz priekšu, labāk kārā aiz muguras puspirkstā nostieptam. Un tā kā ir uztaisīts plie kombinācija, tad jau var taisīt tandu un žetē jau tempā. Te ir ļoti vienkārši kombinācija pa 4 krustā, tad pa 2 un pa 1. Tīri, lai taupītu laiku. Jums nav uzdevums iesildoties, trenēt viņu tehnisko meistarību, bet viņus iesildīt. Tad pēc iespējas ātrāk tas viss iet uz priekšu. Jo kā pirms koncerta vēl kāda meitē vēl svārki, kur jāatrod, vai jāuzvelk, vai mati jāsakārto, vai jāpaņem vēl otri apavi. Konkrēti šī kustība jābeidz ir ar strādājušo kāju aiz muguras, un tad var sākt ar otru. Ja ir vairāk laika, tad var arī, protams, ja labo uztaisījām visu kombināciju 4, 2, 1, 1. Tad var taisīt atkal to pašu 4, 2, 1, 1 no aizmuguras labo kāju, un tad atkal kreiso. Bet, taupot laiku, tad tā kombinācija ir noizcināta. Un pēc tam, kad ir uztaisīts tandu, pēc tam taisam ar žetē visu to pašu. Žetē augstums nav obligāti, 45 grādu arī zemāk, tad būtu svarīgs asums. Viņu uzmet pat nedaudz notur, un tad liek apakaļ 5. pozīcijā. Pikē man ir vingrinājums, ko es bieži lieku, jo tas attīsta ļoti kāju muskulatūru, un viņš paliek tādas asas, stipras. Un te, protams, ir izvērsums ļoti būtisks, lai nevis ar īkšķi. Nāk daudzīt pa to grīdu, bet ar visu pēdas apakšējo daļu, tur, kur ir pirksti. Un var pielikt arī rokas klāt. Ja, te ir svarīgi, ja tā kāja kustās diezgan robusti, lai rokas iet tā viegli un vīgi. Pārslēdzamies uz aktīvo daļu. Jā, tā tad aktīvajā daļā ir svarīgi pieslēgt arī rokas un arī griezienus. Te būtu jābūt, ka ir 2. un 6. 2. un 6. 2. 6. Un no sākuma gājām uz papēžiem, un tad kājas gājas priekšu,
tagad mums tikai sastāv no otrā uz sāniem, jo tad ir vieglāk griezties. Un šeit, jā, ja uztaisīju uz labo pusi, tad arī taisam uz kreiso un fiksi pāriem uz iešanu, ceļot kājas augstu. Bet es esmu pilnām pēdām. Ļoti labi iedod arī otro pozīciju, šo te tādā iesēdienā jāturās. Jā, arī gurnas var vaļā, bet pēc tam šo jau visi zina tautiņnieki. Un jā, puspēdās tātad rokas trešajā. Protams, liekam kaut griezienā, sākam pa ceturdaļai, katriem 2 soļiem, pēc tam jau pa pusē var pielikt klāt. Un arī punkts būtu jāņem. Piečukam arī dejotē muguras, lai lāpstiņas ir savāktas. Un tas, cik ilgi jūs viņam liekat griezties, tad tas ir pats jūsu pašu ziņā, cik jūs jūtat, cik viņi var. Un neaizmirstam arī pa kreiso pusi, jā, tad gan vairs taisni nav jāsoļo, uzreiz var būt griezieni, jo viņām sniegtas jādara. Sāks jau nosacīt skrējienu, jā, sākam ar teciņu, ievedām rokas atveram vaļā, iesaistēsim ciet. Un mierīgi, lai tā potīt, tā eņģīte, kā saka, sāk iekustēties. Un arī liekam klāt rokas, jo pats solis teciņš ir salīdzinoši vienkāršs. Un tad var kaut ko sarežģītāk ar rokām, lai gan es neteiktu, šī būtu sarežģīta kombinācija. Un te, jā, vaļā ciet, var arī galvas paņemt līdzi pa pavadu roku. Un pamazām jāaudzē ceļa augstums, jā, tātad arvien no lielāks tas skrējiens paliek, bet jūs drīkstat dot skrējienu, jo pirms tam ir bijusi diezgan labi iesildošā daļa. Pēc ir kustinātas, ir arī soļots, tad tā skriešana ir loģiski nākošā fāze. Te arī tas ilgums atkarīgs no dejotāja spējas. Te gan būtu jādod, lai viņi skrien kaut vai, ja viņš nevar tik augstu kājas uzcelt, bet lai to pulsu jau dzen uz augšu. Jā, te es pārējais skrienu un kājas medot apakai, ceļi jātur kopā un kāds papēdīts jāpaspēj dabūt līdz dupši klāt. Nereti tā, ka dejotāji te nosēžas grīdā un viss taisa iesēdienā, ja no tā būtu jāizvairās. Un te ir pielikt skrējienu kombinācija. Jā, 1, 2, piesit, 1, 2, piesit, 1, 2, piesit. Jā, šis ir tāds grūts diezgan. Taisnu kāju mest uz priekšu, bet kombinācija paliek tā pati. Tas piestiens nav pa 6. pozīciju, bet uz priekšu. Un viss mums ir bijis 2-daļīgajā metrā. Tad kaut ko varam iedot arī 3-daļīgajā. Jā, te varbūt tikai 3 solis. Jā, lidojuši 3 solītes, bet tas pilds balansē ar pārlecienu. Patiesībā ir diezgan grūts solis, jo ir jāatsparās no iesēdiena un tu īsti nevar palīdzēt. Un vēl kāja jāizliek aiz muguras. It kā pa 5. jāpārkāpj. Šo daudziem ir grūtības par šo soli arī jauniešiem. Jā, šo es uzvedīju pa labi, bet aizsat arī pa kreisi. Un neaizmirstam uztaisīt lielos metienus. Un tiem ir jābūt. Pat ja mēs to klasiku neuztaisam tur pa vidu. Bija tandu, bija žetē, bija pikē. Jā, nav uztaisīts ne frapē, ne fondu, ne developē. Taču lielos metienus gan vajadzētu uztaisīt. Un to pašu kombināciju būtu jāizmanto. Tas būtu labais stils, to pašu kombināciju, ko jūs taisījāt tandu un žetē. Un tālāk pārējām uz griezieniem, lecieniem. Ja? Šī faktiski ir leciena daļa. Leciens gan te nav liels, puspēds iesēdiens, bet priekš griezieniem ir ļoti laba kustība. Ja tas leciens nav augsts, jūs varat turēt savu centru, atrast savu. Un īstenībā arī labi izstāst, ka viss kolektīvs tā smuki griežās. Grieziens nav baigi strauši, ja diviem lecieniem pilnīgi pietiek, lai apstāstos. Jā, un tad beigās vajag iedot tādas lecienus, kur viņi var augstu uzlikt. Jāuzlic vismaz tik augstu, lai ir nostiep pēdas. Un šeit tātad es pa pozīcijām lecu. Katru reizi jānostiep pēdas. Rokas var strādā līdzi. Te 4. un 5. katru reizi jāsauc kājas cieši kopā.
manis kāpēc tie īkšķi dalās prom no plauksta, principā būtu jātur dziļāk plaukstā, jo tās dakšas laikam nevienam īsti nav vajadzīgas. Jā, un šeit mēs tātad stiepjamies kājās, jo varbūt tā, ka meitas jau ir svārkos, un tad tie dzīve izklupieni, tad tie svārki iet pa grīdu. Var jau arī tā, ja tā grīda tīra, tur parkets, piemēram, jā, tur deju zālēs esat tikuši. Ja tur kādā gaitenī, tad var iedot stiepšanos arī stāvus, un jā, nu šeit ir tā, ka tā cēlis jāciet pēc iespējas augstāk, viņam būtu jābūt pat pie krūtī, nu, kad kāja priekšā, tas tas laikam nebūs iespējams, un pēdu arī vēršat prom, līdz leņķis ir plats tad celī. Un jā, nu šeit tā kā lāpstiņas ir jāsavāc ļoti labi, ceļi jātur kopā, un stāja arī šis labi nodara. Jā, un te otrā pozīcija, kāja pati turās pie dibena, nekrīt lejā, un tad var tā kā iesaisties un to kāju palaist uz aizmuguri. Te īsti nevar redzēt, bet viņi tā kā tiek palaist uz aizmuguri, beigās pēda atlaust, nolikt. Un tas pats viss ar otru kāju. Īstenībā šo vingrinājumu var dot arī treniņstundas sākumā. Tā kājas rotēšana patiesībā ir noderīgāk treniņstundas sākumā, bet var arī beigās. Jo stiepšanos jau mēs arī sākam ar stiepšanos. Un pats pēdējais vingrinājums - liekšanās. Ja liecamies gan uz priekšu, gan uz aizmuguri. Svarīgi ir ceļoties augšā, šeit celties ar rokām augšā, nevis ar muguru. Tādā veidā jūs muguru vairāk trenējat. Jā, te ir liekšanās uz sāniem. Jā, un caur pujē. Un tas svarīgi, kad roka divreiz sanāk kreiso pēc kārtas, jo jāliecas ir uz nostiepto kāju. Šī ir ronda kustība. Te ir svarīgi izstiepjoties izvērst pēdus uz 4. pozīciju. Beigās atvadamies no dejotājiem. Malacīši.